Šagala muzejs arī ir ļoti cieņā. Bet toties mums ir tāds skaists. Nu, vārds sakot, mēs uz Šagala muzeju arī netiekam, jo tur ir tāda pati milzīga rinda. Nu, neko darīt. Mēs izdomājām, ka iesim pastaigāt, ejam pa tādām smukām trepītēm lejā. Viņams jau aizgājas priekšu. Nu, tālūk. Tā kā mums ir maziņš aplausiens. Un tagad domājam, ka... Tā, Jānis fotografē. Labi. Un tagad domājam, ka mēs varētu vienkārši iet pastaigāt, kur acis rāda un aiziet līdz katedrālei. Apskatīt katedrāli. Cerams, ka tur gan nevajadzētu būt rindām nekādām. Labi. Tad dodamies ceļā. Jā, pa trepītēm nogājām un esam jau, man liekas, ka jau mēs šite bijām. Ne? Reku, tas parks. Jeb es te jaucu kaut ko. Nu, labi. Tas nav tas, jā? Bet man liekas, ka, labi. Varbūt es jautu, izstās līdzīgi tam parkam. Jā, labi. Te būs reportāža no katedrāles visdrīzāk, vai no skaitām vietām pašā pilsētā. Patreiz pa tām trepiem bija romantiski nokāpt, bet šeit vairs nav tik romantiski. Ja? Šeit ir tāds bīstams rajons, izskatās tāds nevisai patīkami te iet, tā izskatās. Bija jāpaņem līdz virtuves nazas katram gadījumam. Lielais. Jā. Jā, te kaut kā tā drūmi tagad. Nu, Harlem. Bet toties kādas glezniņas te ir. Jā. Arī mums ir Šagals arī, kur mums nemaz nav uz Šagala jāiet. Nu tā, mēs apskatīsim Šagala mākslu. Nu, lūk. Nu, jā, ok. Tie visi tās vienas gleznas, cik es saprotu. Fragmenti no vienas gleznas, jā? Nē, redzi, šitā glezna, un tur ir nekādai fragmenti. Un tur ir personāži. Jā, skaidrs. Ok.